Esi sveicināts ikdienas maizes kanālā. Šodien apstīsimies tēmu par to, kas vēl ir svarīgi izdarīt šajā gadā. Gads vēl nav beidzies, vēl atlikuši kādas dažas dienas. Un tāpēc es gribu piedāvāt, ko mēs vēl varam paspēt izdarīt šajā gadā, lai to nobeigtu uz labas nots. Vienu, ko es gribu jums piedāvāt, tā ir veselība. To, ko es centīšos darīt, lai uzlabotu savu veselības stāvokli, ūdens ir tā lieta, kas mums ir nepieciešama mūsu organismam. Mēs apzināmies, ka mēs dzeram nepietiekami. Tāpēc es domāju, kā es varētu regulārāk dzert ūdeni. Un viens no tiem ir, kad es izvēlējos dzert glāzi ūdeni pirms ēšanas. Un katru reizi, kad es ēdīšu, es izdzeršu vispirms vienu glāzi ūdens. Es domāju, ka tas būtu labs veids, kā mēs varam sākt rūpēties par mūsu veselību un uzņemt šķidrumu pietiekamā daudzumā. Vēl viena lieta, ko es vēlos izdarīt šajā gadā, tā ir sastādīt man budžetu. Tas nav tikai uzņēmumiem, kam ir nepieciešams izveidot budžets. Tas ir nepieciešams arī mums, tie, kas plāno savas aktivitātes, tie, kas plāno savus izdevumus un ienākumus. Protams, mēs to visu noliekam Dieva rokās, bet mums ir arī jāplāno. Un šis ir tas laiks, lai mēs pārskatītu šī gada ieņēmumus un izdevumus un arī sākt plānot priekš nākamā gada. Un tāpēc es izvēlējos šo laiku, lai liku Dieva rokās manas finanses un to pārskatīt un sastādīt zinām budžetu. Tu vari atrast video, kā izveidot budžetu nākamajam gadam apakšā zem video. Tā kā noteikti ieskaties un plāno savu nākamo gadu. Arī finansēs, jo zelts un sudrabs pieder tam kungam, bet viņš mums ir ielicis par pārvaldniekiem, kā mēs pārvaldām šīs finanses, un tāpēc mums ir jābūt gudriem šajās sfērās arī. Un ne tikai uzņēmumi, kas sastāv budžetu un plāno savu nākamo gadu, arī mums pašiem ir jāplāno savs nākamais gads un jāparedz kādi izdevumi vai ieņēmumi, kur mēs tos varam iekonomēt, kur mēs varam uzlabot. Tāpēc, ja tev ir paredzēts vai kāds brauciens vai kāda konference, noteikti tu vari jau laicīgi sākt ieplānot un uzkrāt naudiņu priekš kādām lietām. Vēl viena lieta, ko es esmu ieplānojis darīt, iegādāties kādu blociņu. Un blociņš ir, lai pierakstītu lūgšanas, pierakstīt savus mērķus nākamam gadam, par ko lūgt. Un iegādājies šo blociņu, lai tu vari pierakstīt tās lūgšanas, par ko lūgt. Un tas tev motivēs vairāk lūgt un tur to vienmēr acu priekšā, tur to. Varbūt tu teiksi, jā, man ir telefons, man ar to pietiek. Dažkārt, tad, kad mēs atveram telefonu, mēs sākam skatīties citas lietas, ne tikai to, ko mēs esam ieplānojuši, jo atnāk kādu paziņojumu, vai tu saņem kādu īsziņu, vai tu iedomājies par tam vajadzētu uzrakstīt, vai vajadzētu atbildēt. Tāpēc es iesaku labāk turēt blociņu, lai tev nav kāds traucējumi, ka tu vari sākt lūgt. Jo telefons ir laba lieta, bet nevienmēr tā ir pati svarīgākā, lai veltītu laiku lūgšanām. Vēl kāda lieta, ko es esmu ieplānojis šajā gadā, sakontaktēt kādu ģimenes locekli vai kādu draugu, kur es neesmu ar sen tikusies vai neesmu sen runājusies, vienkārši painteresēties par kādiem cilvēkiem, kurus varbūt esi atstājis novārtā. Vismaz izvēlies kādu no tiem daudzajiem, kas ir tavā Facebookā vai Instagramā vai TikTok, un pajautā, kā viņiem klājās, kā viņi pavada svētkus, un kas interesants viņiem notic šajā gadā. Varbūt ir laiks, lai mēs sāktu interesēties arī par citiem. Tas ir viens no nebūsim vērsti tikai uz sevi, bet paskatīsimies arī uz citiem un interesēsimies arī par citiem. Vēl viena lieta, ko es esmu izvēlējusies,
izvēlējusies darīt šajā gadā, ir dot kādus ziedojumus vai kādas dāvanas, ko varbūt es nebiju plānojusi. Es ticu, ka Dievs ir devīgs Dievs, un Dievs novērtē mūsu dāvanas, Dievs novērtē mūsu upurus. Es ticu, ka šis ir laiks, lai mēs parādītu savu mīlestību un arī dot kādus ziedojumus vai dot kādas lielākas dāvanas, kam tas ir nepieciešams. Es domāju, ka šis ir pareizais laiks, lai tos darītu. Tāpēc izvērtē to, pārdomā, lūdzu Dievu priekšā, ko tu varētu darīt priekš kādu. Nākamā lieta, ko es esmu paredzējusi vēl izdarīt šajā gadā, ir sagatavot savus sapņus, savus plānus priekš nākamā gada. Esmu nopirkusi tādu lielu tāfeli, kur es vēlos piespraust, uzrakstīt savus mērķus nākamajam gadam, un varbūt ne tikai nākamam gadam, bet arī lielākam periodam. Un, lai tas būtu vienmēr man acu priekšā, un lai es par to varētu domāt, lai es par to varētu lūgt, un lai es par to varētu sapņot. Un šis ir laiks, lai mēs sapņot liels sapņus, jo Dievs saka, tur, kur nav vīzijas, tur tauta iet bojā. Un tāpēc mums ir jābūt šī vīzijai priekš nākamā gada. Mums ir jābūt vīzijai, ko tu vēlies sasniegt, gan profesionāli, gan personīgi, gan garīgā ziņā. Tāpēc ņem šo laiku, lai pārdomātu, uzraksti šos projektus, uzraksti šos plānus priekš nākamā gada, bet varbūt ne tikai priekš nākamā gada, varbūt priekš kaut kā lielāk, ko Dievs tev aicina darīt. Un soli pa solītim, kā sniegbumbu, mēs varam sasniegt daudzas lietas. Un ir jāsāk ar mazām lietām. Un tāpēc ņem šo laiku, lai pārdomātu, lai nāktu Dievu priekšā, lai izvērtētu šo pagājušo gadu. Un, es tev varu piedāvāt kādu video iedvesmai, kā sagatavot plānu priekš nākamā gada. Tev varbūt būs kādi punkti iedvesmai. Es tev novēlu šos brīnišķīgus svētkus šajā periodā. Paldies, ka atbonēji šo kanālu, lai mani atbalstītu. Es būšu pateicīga, kad padalīsies ar šo video, nospiedīs īkšķīt uz augšu. Ierakst komentārā, kāds ir tavs mērķis nākamajam gadam. Paldies, ka noskatījies video līdz galam, un es tev saku, tiekamies drīz!